Lai varētu atteikties no fosilā kurināmā, galvenokārt dabasgāzes, Rīgā tiek atklāta akciju sabiedrības Rīgas siltums, meitas uzņēmuma Rīgas bioenerģija uzbūvētā biokurināmā katlumāja, kurā siltumenerģijas ražošanai tiks izmantota Latvijā iegūtā šķelda. Liels gandarījums par to, kad ir realizēts otras katlumājas būvniecība, ir uzņēmumam 2 katlumājas, mēs esam pietiekuši nopietnas spēlētājs Rīgā, siltuma ražošanā. Daugavas labajā krastā pārsvarā tika izmantota kā kurināmais dabas gāze, tātad no termoelektrocentrāles. Bet te ir attīstījies neatkarīgo ražotāju, varētu teikt, jau katlumāju tīkls, kas kā kurināmu izmanto šķeldu. Jūs paši saprotat, šķelda tā ir enerģētiskā neatkarības šķelda, mēs varam sagatavot tepat Latvijā. Biokurināmā katlumāja gadā saražos aptuveni 300 000 megawattstundu siltumenerģijas, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas patēriņam 600 daudzdzīvokļu māju apkurei gada laikā. Mēs varam paļauties to, ko mēs paši pilnībā saražojam. No izēvielām līdz siltuma gala produktam. Šeit tas ir, jo mēs ļoti labi atceramies 22. gadu, kāda bija neziņa, kāda bija cenas, kā tas viss atspiedās uz tarifiem. Jā, un no valsts puses gāja palīdzība, lai sektu tos izdevumus, bet es teiktu, ir jāmācās no kļūdām. Šis ir lielisks pierādījums tam, ka mēs mācāmies, ejam uz priekšu un kļūstam gan drošāki, gan ekonomiski pamatotāki, un par ko arī nedrīkst aizmirst, protams, par tarifu, par cenām, jo par to galu samaksā iedzīvotājs. Tas arī ļoti būtiski. Sijā Rīgas bioenerģija biokurināmā katlumājas būvniecība tika uzsākta 2023. gada janvārī un nodota eksploatācijā 2023. gada decembrī. Projekta izmaksas ir 28 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums sastāda 4 miljonus eiro. Rīga paliek zaļāka. Tāds bija mums pirms vairākiem gadiem uzstādīts plāns, ka mēs samazinām fosilo kurināmo dabasgāzi. Un šobrīd apmēram jau 60% no visu kurināmo apjomu, ko patērē Rīgas siltums, ir biomasa, jeb šķelda. Un, protams, ka mēs ar šo soli esam sasnieguši tagad tādu lielu mērķi, šādu proporciju. Un mēs raugāmies tālāk, ka tagad nākušais tāds izaicinājums ir kādā veidā papildināt portfeli ar elektroenerģiju. Un tāpēc nākošais gads mums būs uzstādīts pirmais elektrokatls ar līdzīgu jaudu, 50 megawati. Un domājam nākotnē vēl šo saucamo elektrokatlu floti papildināt. Ko tas dos? Jo, ja mēs tagad redzam, kas notiek elektroenerģijas biržā, pirmkārt cena ir ļoti zema. Tas nozīmē to, ka patiesībā siltumenerģija tiktu ražota teju par dažiem eiro. Šādi elektrokatlus ir viegli ieslēgt, izslēgt. Ja? Un katrā ziņā elektroenerģija lielā mērā mums redzot, kā būvējās saules parki, kā būvējās vēja parki, tā ir zaļā enerģija. Tas nozīmē to, ka mēs sasniedzam vienlaikus 2 būtiskus mērķus. Mēs padarām siltumenerģiju zaļu, un tātad rīdzinieki izmanto zaļu siltumu pēc iespējas vairāk. Un vienlaikus arī vēl spējam samazināt izmaksas uz kurināmo, un attiecīgi tas atsauksies pozitīvi arī uz tarifu nākotnē. Akciju sabiedrība Rīgas siltums ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā, veicot siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju.